Nu, sveiki vēlreiz. Tāpat cik tuvojās tie svētki, lielie šašliku laiki, es izdomāju, ka vajadzētu padalīties arī ar jums ar savu recepti, kā es taisu šašlikus. Varbūt kādam noderēs. Nu, sanāk labi un principā dabīgi. Nav nekādi etiķi un tā tālāk. Un tad tā. Kas mums priekš tā būs vajadzīgs, ja kas izpuķī tīri sīpols. Tak, nu, pirmām kārtām mums vajadzīga pati gaļa. Gaļu mēs izmantojam parasti kakla karbonādi. Tam, kuram patīk treknāks, var izmantot krūtiņu cūkas. Tad mums būs vajadzīgs sīpols. Sīpolu vajadzīgi daudz, jo tas būs tā teikt tās pašas marinātas bāze. Tad mums būs vajadzīgs citrons. Nu, tik daudz citronu nevajadzēs, bet nu, tas tā vizualizācija. Tā teikt sals, pipari, nu un tā teikt gaļas garšvielu kopējo. Man viņa patīk, tāpēc es viņu izmantoju. Nu un minerālu ūdens. Bet minerālu ūdeni mums būs vajadzīgs tikai nākošajā dienā, principā. Šodien mums viņš nebūs vajadzīgs. Nu un vēl ķiplociņu arī pieliksim. Nu, ne tik daudz, protams, bet nu, pieliksim. Tas ir, lai tā gaļiņa paliek tāda bišķi mīkstāka. Un tas arī viss, ko mēs izmantosim. Tūlīt stāstīšu visu secīgi, kā mēs to darīsim. Pirmām kārtām sagriežam sīpolus tādās tā kā pusdaiviņās. Baigi smalki var negriezt, jo mēs viņus tik un tā mīcīsim, tāpēc un tā. Visu procesu nerādīšu, jo tās pārliksim. Nu, un tad, kad sīpoli ir sagriezti, nu, apmēram tā parupja, mēram virsū kārtīgi sāli. Mums gaļas ir daudz, tāpēc arī, nu, pašu sīpolu un sāls arī būs daudz. Un tagad visus tos sīpolus tā kā kāpostus kādreiz ar to sāli mīcam kopā, kamēr viņi sāk riktīgi izdalīt sulu. Tā nevis tā bišķiņa, bet tā riktīgi, tad, kad viņš jau tur pilnīgi tā sula jau tā kā pilnīgi spiežās, nu, no tiem sīpoliem. Un tad, kad mēs tos sīpolus esam tā riktīgi jau samīcījuši, redziet, ka pilnīgi tek viss no viņiem ārā. Tad mēs sākam pievienot visas pārējās detaļas. Metīsim ķiplokus klāt. Tas, ja tur kaut kāda biezāka konsistence trāpīsies, nekas traģisks. Šito mēs tik un tā uzturā pēc tam neizmantosim. Tas būs pati marināda, mēs ēdīsim tikai to gaļu. Jā, pietiksies, ķiplociņš pietiksies. Tak. Ņemsim citroniņu. Spiedīsim to sulu klāt. Es domāju, ar vienu citronu sulu pilnībā pietiksies. Jo mums to pamatu marinādu iedos tie sīpoli. Tas citrons ir tāds tā kā vairāk tā kā tai smaržņai. Ja liksiet pārāk daudz citronu klāt, tad viņš pārsitīs visu to marinādas garšu un to būs tā kā citrona šašliks, nevis normāls šašliks, tāpēc nu tā. Pipariņš, protams.
gaļas garšvielu. Vēl ieliksim klāt druscītiņu cukuru. Kāds 2 karotiņas. Un tagad atkal visu to procesu samaisīsim. Viņš viss tur sakoļos kopā. Teikt. Liksies varbūt no sākuma, ka tas citrons tā baigi pārsit. Bet, nu, tādā daudzumā viņš tur sevišķi neiespaidos tā procesu. Un tagad metam iekšā gaļu. Esam visu to kopā ar to gaļu. Visu to procesu. Tas arī būs viss. Droši mīcam to gaļu. To gaļu tādos gabaliņos sagrieziet, lai jūs pēc tam varētu viņu uz ēsmi likt smuki virsū. Visas liekās detaļas grieziet nost un tā tālāk. Un tad šito mīcam visu kopā. Tas gaļiņu kārtīgi izmīcam, lai viss kārtīgi samaisās. Lai viss sabičojās smuki. Droši no apakšas ceļam augšā, pāri. Lai viss tā gaļiņa jau sāk smuki mums marinēties. Sūļi atnākusi, ko ir. Un tas arī, principā, ir viss. Tagad šito nevajag nezinu kādas preses, nekur. Vienkārši uzliekam vāku virsū un istabas temperatūrā atstājam līdz rītam. Vakarā taisam, atstājam līdz rītam. No rīta ņemam minerālu ūdeni. Gāzētu, obligāti gāzētu. Un tai katlā lejam klāt tā, lai kaut kādi 4-5 centimetri pārklājās pa virsu tas šašliks ar to minerālu ūdeni. Un atkal visu samaisam kopā, viņš sāks tā kā reaģēt tā kā soda ar citronskābi, viņam būs tāda reakcija plus mīnus. Un tad ieliekam iekšā to visu ledusskapī. Un ledusskapī vēl viņš pastāv kāds pāris stundas vai līdz tam brīdim, kamēr jūs jau cepsiet to šašliku. Un tas arī viss. Duriet uz īsmiem un ēdiet. Tā arī visa tā recepte. Lai labi garšo!